Otrais puslaiks, dāmas un kungi, rezultāts 2-1 ugunsdzēsēju labā. Un esmu absolūti pārliecināts, ka mūs gaida dinamiski, aizraujoši, azartiski un visādi citādāk skatāms un baudāms futbols. Arī mums kopā, tāpat kā pirmajā puslaikā, kopā ir komentētājs Jānis Kļaviņš. Un komentētājs Kristaps Super! Kristaps sities gar pašu vārdu. Eksperts studijā Pēters Straut. Mums parādīsim viņu, kur viņš ir. Viņš tikko atgriezies no Egejas jūras atvainojos. Jā, kur piedalījās apmaiņas programmā tieši futbola vārdsargiem futbola. Vārdsargu klīnikā tā saucamajā. Jā. Pabija klīnikā vienkārši. Nav jau viegli 2 nedēļas apmācīties. Lūk, spēle turpinās. Ir palikusi tikpat. Kā mēs šeit spiedalējām? Kas, ko? Pilnīgi negaidīta bumba. Atveda mājās. Jā, Freiters vārtos. Tu 3-1 rezultāts. Nevar nepiekrist. Atveda savos vārtos. Pilnīgi ne no kā gan riska. Ļoti grūtā situācijā sevi nostāda. Šī brīdī jau es nebaidīšos apgalvot, ka daudz futbola līdzjūtēji jau biļešu servisu un kasēs jau meklē biļetes uz Džavaru un ugunsdzēsēju spēli. Jo man liekas, ka es, protams, izdaru ļoti pārsteidzīgs secinājums, bet tā būs cīņa par pirmo vietu visticamāk. Pagaidām varbūt pārsteidzīgi runāt. Pirmais aplis iet, bet par pirmā apli noteikti. Vārdsargs turpinās šādi spēlēt. Tūlītās būs iespējams atbilde. Tajā pašā laikā, ko mēs varam teikt, vārdsargs ļoti labi nospēlē. Saku, kļūdījās, bet esam savu kļūdu laboju ļoti pārliecināts. Jā, par pirmā turnīra riņķa uzvarētāja titulu šī spēle būs, jā. Atkal labi spēlē, izsit bumbu laukumā ar dūrēm. Tiešām nesteigsimies 3-1, tas ir absolūti 20 minūtes vēl jāspēlē vairāk, 23 un plus pievilktais laiks. Atcerēsimies, kā ritēja pirmais puslaiks, Freiters pilnīgi atdeva spēles grožus, spēles kontroli. Vugdam spēlēja no otrā numuru, jau domājot par rezultātu noturēšanu pie 1-0. Šobrīd viņam pilnīgi kardināli jāmaina spēle un bīstam. Man liekas, ka vārdsargs Ģima vēlreiz izvilka. Vārdsargs Ģima? Jā, es dzirdēju, kad man šķiet. To mēs tūlīt noprecizēsim. Dmitrijs Žizņevskis šķiet. Ļoti labi nospēlēja. Ļoti labi. 2 epizodes pēc kārtas viņš varētu būt šobrīd pretendēja uz tūras simbolisko izlasi diezgan viennozīmīgi. Nesteigsimies, vēl ir laiks to visu pārapliecināt un vēl ir laiks to visu parādīt, kad varbūt ka tā nemaz nav. Vēl laiks ir daudz. Un šeit jau ir... Viņš uzbruks sev spēlētāju. Varbūt tādējādi viņš viņus uzmundrina. Viņš vēd viņus kaujā. Labs vārdsargs pus no komandas. Man liekas, to zina gan sērs Aleks Fergusons, gan Aleksandrs Starkovs. Mūsu eksperts noteikti arī pievienosies piekritīšanai tajā apgalvojumā. Un vēl daži futbola entuziasti, Imantā un citur. Ko es iesāku, kā tu uzskati, vai Freiters ir spējīgs lauzt spēles gaitu, pārņemt spēles grožus, pirmo numuru nospēlē? Iespējams, izskatās šobrīd, ka tā arī notiek, ka pēdējie bīstamie momenti bijuši tieši uz vugdvārtiem. Bet viņiem absolūti jārēķinās ar asiem pretriecieniem. Protams. Vai viņi... Es izskatās, ka šeit varētu būt kas nopietnāks. Spēlētājs jau neceļās. Redziet, kā vugd diezgan izteikti... Bet izgāja cauri, bet sākotnēji gribēju teikt, ka 9. numurs tie pilnīgi viens pats uzbrukumā un šobrīd jau riktīgi vugda atdod dinastīvu un spēlē no otrā numara vienu izteiktu uzbrucēju. Pēc tam gan partneri pievienojas viņam, bet tagad jau vugda spēlē piesardzīgāk, drošāk vairāk nemetās uz priekšu, kā viņi to darīja sākotnēji. Un kas šeit? Pendela? 7 metru sodsitiens. Tā varētu būt, Tā izskatās, jā. Nē.
ārpus soda laukuma, jā, bet katrā ziņā noteikti pie paša laukuma pie soda laukuma līnijas, tas varētu būt, ka noteikti, šajā gadījumā Vugnam paveicās, ka tas teorētiski šeit bīstamībai nevajadzētu būt liela. Jābūt labai, tiešais sitiens te nedraud, te ir jābūt gatavam uz piespēli. Un spēlētājiem, ugunsdzēsējiem ir ļoti labi jānokomunicē savā starpā. Jo, lai gan teorētiski, ja es itāļu futbolu piekritējis, tad vismaz kādreiz atceros viņu sit ar... Viņš iespējams ieņems tādu pozu. Bet, kas te tā pa piespēli? Tā nav piespēles sitienam. Un tagad, abi divi spēlētāji uz zāliena. Abi divi spēlētāji spēlē līdz galam, bet šajā gadījumā abiem sāpīgi, bet pārkāpums ir Efreiters spēlētājiem fiksēts. Viennozīmīgi viņš gāja, tur bloķējās, ņēmās, noņēmās riktīgi, lai... Jā, bet tas nebija labi piespēles sitienam, nebija pa zemi, bija kaut kur korpusā, tāda nevar izdarīt sitienu uzreiz pa vārtiem. Un viss tas it kā bīstamais moments, jau ir palaists vējā. Nekas spēle turpinās, 5 minūtes kaut kur nospēlēts šobrīd. Tieši tā, tas nozīmē, ka ir palikušas vismaz 20. Jā, ļoti daudz laika patiesībā vēl. Vuks pretuzbrukumā. Labs ātrums zaļajos formstārpos esošiem tērptiem sportistiem. Laba piespēle. Kopā. Labi, virzība uz vārtiem. Es teiktu, ka 3 precīzes piespēles, sitiens vārtu rūmī. Reti, kur Latvijas virslīgas komanda futbolā var lepoties ar šādu izspēli. Ar 3 precīzām piespēlēm pēc kārtas. Un sitienu vārtu rāmī. Protams. Šoreiz gan pietrūka gols, bet tendence ir labi. Jā, tieši tā. Labi, es te uz brīdi atstāšu abus divus citus kolēģu rīcībā šo kameru. Jā, ir pāris organizatoriski jautājumi šeit nokāp, es domāju, abi divi. Mēs mēģināsim tikt galā ar tikmēr tālsitiens Efreiters izpildījumā, bet iesprūda bumba aizsargos un jau Labi, Efreiters, labi vērpa, bet nesavērpa. Vārtsargs bija vietā. Ar pirkstu galiņiem Efreiters vārtsargs. Izvirzīja bumbu ārpus pāri gala līnijai vārtu un stūra sitiens pie viņa sargātiem vārtiem pēc maza mirklīša. Lieliski izspēlēts stūra sitiens, bet pats sitiens nedaudz garām vārtiem lidos šoreiz. Bet ar to uzbrukums nebeidzās. Давай, пас, давай! Не уйдет! Хороший, супер! Назад! Сантик твой, кореш! Дальше! Паш! Хорошо! Не переигрывайте только! Спокойно! Эдик! Было, судья, дырка в сетке! Jā. Tās bija spēcīgs tālšāviens. Tas bija jaudīgs sitiens. Jaudīgs. Скажите, что спинка! Чего молчите? Павлов первый! Один! Соло играл! Один! Налево! Labi, pārmet bumbiņu pāri. Начинаете переигрывать! Ваня, его классу!
Labi, Vārtsars labi notur bumbu un... Сантос, шикарен! Paņem! Играй с ним! Эдик. Помучи его, хорошо! Игроков! Переигрывайте уже своими финтами! Хорош, Санчо! 23-го! Санчо, твой! Nav sītiens. Jā. Labs sitiens, bet garām. Играйтесь, блин! Šķiet, ka vēl jāspēlē kāds 15 minūtes. Tieši tā, Pēter, minūtes 15 plus vēl kaut kas dabavički, tā teikt. Par kādu, ja būs tāda... Rezultāts 3-1, bet ir iespējams lūzums. Pilnīgi noteikti uz abām pusēm pie tam. Abas komandas pietiekoši meistarīgas, lai realizētu kādu varbūt dāvātu momentu un tikpat meistarīgas, lai arī paši to izveidot. Redzēsim. Назад! Не мяч не стал, Сантос. Хорош. Вдвоем. Центр, Саня. Давай, Юрий. Labi, pa flangu centās izspēlēt ugunsdzēsēju, bet Efreiters atšifrēja šo viņa nodomu. Nu, Efreiteram ir priekšpēdējais mirklis, lai kaut ko sāktu darīt lietas labi. Pēdējais vēl būs, bet jo... Asuma laukumā. Es nezinu, kas tur bija. Kaut kāda asuma. Ar rūstīšanos. Nu, futbols ir kontakts sporta veids, nu. Kristu! Kristu, Мериги! «77-й, что ты там хочешь, блядь?» Ну типа юстмейстер! Kristu, Мериги! Nu, jūt, abas komandas jūt, kad vienai ir ko aizsargāt, otra jūt, ka vēl kaut ko var iegūt, tāpēc asumi ir neizbēgami un cerēsim, ka tie nepāraugs kaut kādā nekontrolētā vardarbībā uz laukumu. Un, jā, skatīsimies, ko komandas būs sagatavojušas. Nu, bija jau sots. Carlos, tev pie vārtiem nav! Tev es uz stāvi malā, es taču nevaru iedot. Laika vilks! Ai. Tiesneša, laika atstāt! Jā. Давай pamānamies, paskatām!